Nu tauta Latvijā, Pētera 1. vēstule, 1. nodaļa, 9. pants, ātri klausaties, sasniedzot ticības piepildījumu. Jā, svītriņa, jā, tātad autors ir uzrakstījis svītriņa, un viņš, saprotiet paši, ko nozīmē svītriņa. Lasu vēlreiz, sasniedzot ticības piepildījumu, nu, teiksim tā svītriņa, dvēseles pestīšanu. Tikko lasot, ienāca uzreiz prātā to, ka visos stūros jums visi kladzinās. Ticība, 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 ticiet, Allani Parianci un naudas kārie vilki Latvijā, Gleškes un kādi un Jencīši un visi ticiet un visi jūs mudina, ticiet, nauda, manta, bagātība, tu vari, Dievs var, ticiet, masticīgs sinepa graudiņš, stiep lielāku, prasi vairāk, ticiet. Tauta Latvijā 9. pants, ja, Pēteris 1. savā vēstulē 9. pantā pilnīgi visu apgāž un pasaka, sasniedzot ticības piepildījumu, dvēseles pestīšanu. Tātad jūs redziet, šeit nekur nekāds mērķis nav, lai ticība tevi bagātinātu, lai tu būtu nauda, manta, bagātība, ja, un visas pārējās lietas. Nē, tātad ticot Dievam, sekojot, ticot, visu laiku, katru dienu ticot, stāvot, esot ticībā, nodzīvot savu dzīves atvēlotos laikus vai gadus vai mēnešus, kā no kuram, ja, ticībai ir jābūt tikai vērstai uz vienu lietu, uz mūžību un konkrēti uz dvēseles pestīšanu, ne uz mantu, bagātību, labklājību un ne uz šīs zemes lietām. Tauta Latvijā redziet, kur vilki auju drēbēs jums visu, ko māca. Viņi nekur jums nekad nemāca, ka tev ir jātic un jādara viss, kas saistās ar ticību, lai tu iegūtu ko? Reku ir svītriņa, dvēseles pestīšanu. Tātad sapratāt, kā patiesībā ir ticībai jābūt vērstai uz vienu lietu, tikai uz mūžīgo lietu, lai dvēsele tiktu pestīta, nevis lai šajā zemē tev tur būtu manta, nauda, manta, bagātība, kā es teicu, orgasmi un seksi, keksi, peksi vai kas mums te kuram interesē. Tātad sapratāt, dvēseles pestīšana ir mērķis ticībai. Lūk, tu vari nodzīvot mantā, naudā, bagātībā un kārībās un vēl kādās lietās un ticēt un visu mūžu deklarēt un beigās tava ticība būs bijusi tikai šajā laikā uz šīs zemes lietām vērsta un tu finālā nepestīs savu dvēseli, nokļūs ellē, uguns jūrā, mūžīgā pazušanā. Tāpēc redziet, cik svarīgi ir lasīt katru vārdu, katru rindiņu. Es ar šodien studēdams šito 1. vēstuli, ja, tik niecīgs teikumiņš, tik maziņš viens teikumiņš, bet cik viņš ir dziļš ar dziļu jēgu, ja. Tātad ticībai ir jābūt tikai vērstai uz vienu lietu, lai finālā tava dvēsele tiktu pestīta. Un Dievs zina, ka tev šīs zemes laikā vajag tur ēst, dzert, ģerbties un vēl kaut ko tur teikt, ka Dievs visu zina un redz un rūpēsies, bet lūdzu, tici tikai uz šīm lietām, uz dvēseles pestīšanu savā dzīvē. Un mēs nezinām, kad mēs nomirsim, tāpēc mums katru dienu jābūt ticībā, un lai mēs pestītu savu dvēseli, nevis lai iegūtu naudu, mantu, bagātību, labklājību. Saprotiet?